Tā, nākošais jautājums, kā pasargāt bērnu no saaugstēšanās? Jā, šis jautājums ir diezgan aktuāls, tīpaši periodā no rudens līdz pavasarim, kad ir ļoti būtiski, ja mēs sagatavojamies šim augstajam periodam, kaphas periodam. Mans ieteikums, ko es jau praktizēju 8 gadus, tas der gan bērniem, gan zīdaiņiem, gan pieaugušajiem, kad katru vakaru pirms gulētiešanas jūs uztaisiet paši sālsūdeni, uz 100 mg ūdens vienā ēdamkarota rupjā sāls, siltajā ūdenī izšķīdiniet, tad paņemiet vates kociņu, iztīriet vienu nāsi uz āru, tīrot, un otru nāsi. Un pēc tam paņemiet aprikaužu kauliņu vai persika kauliņu eļļu un tieši tāpat ar vates kociņu ieļojāt šīs nāsis mazajiem bērniem. Zīdaiņiem šīs deguna dobums ir ļoti maziņš, tad paņemiet vienkārši mazu vatīti un ar vatīti iztīriet. Un pēc tam tieši to pašu procedūru veiciet ar, paņemiet eļļā, sasildiet šo aprikaužu vai persika kauliņu eļļu sev rokās un sasmērējiet elkoņus un ceļus. Tādā veidā dariet to katru vakaru pirms gulētiešanas, sākot no septembra līdz maijam. Tādā veidā jūs pasargāsiet savus bērnus no slimošana. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Elkoņi un ceļi ir tās vietas, kuras visātrāk parāda, kad cilvēkam trūkst prānas, ja tā var pateikt. Un tāpēc, lai šī, teiksim tā, es domāju, es tad nerakstīšu lekciju par došām, jā, pita, kapha un vata. Tieši periodā no septembra līdz aprīlim ir izteikti cilvēks pakļauts vatas došai. Un līdz ar to vata doša pastiprinās, un lai viņu tā kā harmonizētu, ir nepieciešama šī ieļošana, elkoņu un ceļu. Tieši tāpat, kāpēc ir deguns jātīra. Ja mums deguns ir aizlikts, mēs viņu netīram, attiecīgi mēs bloķējam, teiksim, deguns netiek tīrīts, un attiecīgi caur degunu mēs ieelpojam visu. Ja deguns visu laiku ir brīvs un tīrs, un ir veikta ikvakara dezinfekcija, tad mēs attiecīgi jau uz pusi samazinām iespēju saslimšanām. Tā kā tas ir mans ieteikums, ko es praktizēju jau gadiem, un tas der pilnīgi visiem. Pieaugušajiem, protams, ir mans ieteikums ne tikai elkoņus un ceļus ieļot šajā periodā, bet pilnīgi veikt visu ķermeņa masāžu, pašmasāžu, jo pieaugušie kā nekā visvairāk ir pakļauti ikdienas stresam, un lai vakarā būtu mierīgs, vakarā atnākt no darba, nomazgājieties un dušā kaut vai, ja nav iespējas vannā vai jums nepatīk vanna, tad attiecīgi iesmērēties ar kas kuram tad tīk, vai sezameļa, vai džodžobas eļļa, jā, vai tāpat aprikaužu kauliņa eļļa vai olīveļa, kas kam ir pa rokai, jā, to tad arī attiecīgi jūs varat ieļoties. Tātad.